Sveiki jau atkal! Esmu Melīna Kunga, portāls Valmieras ziņas, un mēs atrodamies pie Vidzemes augstskolas. Kāpēc? Lai noskaidrotu, kā tad augstskolai pagājušajā gadā īstenotās pārmaiņas un ko mēs varam sagaidīt šajā mācību gadā. Jautāsim augstskolas rektoram Gatim Krūmiņam. Gada sākumā augstskolā tika apvienotas 3 fakultātes. Kā jūs vērtējat šīs pārmaiņas? Jā, es vērtēju ļoti pozitīvi, un es teiktu tā, ka tās sekas mēs izjūtām, un tās pozitīvās sekas patiesībā ātrāk nekā mēs bijām tādā vadības līmenī arī plānojuši, jo tie studiju virzieni tajās fakultātēs, kurus mēs apvienojam vienā sabiedrības zinātņu fakultātē, kurus iepriekš mēs definējam vairāk kā sociālās zinātnes un arī turismu, tad viņi sadarbojās jau stipri intensīvāk, stipri labāk. Viņi veido arī šos studentu savstarpējo sadarbību, veido kopīgas kursus studentiem, līdz ar to tas mērķis noteikti ir sasniegts. Līdz ar to mēs varam teikt, ka tiešām tā kā mēs arī definējam to, ka tā nav tikai konsolidācija, lai mēs ietaupītu kaut kādus finanšu resursus, bet tas ir arī vērsts uz attīstību, tas tiešām piepildās. Tāpat es redzu, ka no šo virzienu pārstāvi, kas ir akadēmiskais personāls, ļoti aktīvi kopīgi iesaistās zinātnē, zinātniskais jaunizveidotais institūts, kas ir pakārtots faktiski sabiedrības zinātņu fakultātē, strādā ļoti labi, ir ļoti ambiciozi plāni un mērķi, un ļoti aktīvi cilvēki strādā, tā kā arī tur būs ļoti labi rezultāti. Tā kā es varu teikt, ka es esmu ļoti gandarīts par to, kā tas attīstās un notiek. Kas augstskola sagaida šajā studiju gadā? Atkal jāsaka, ka arī tās labās lietas, jā, tiešām, jo no infrastruktūras viedokļa pēc plāna mums notiek inženierzinātņu korpusa izveide, celtniecības fāze ir pabeigta, tagad vēl ir tā labiekārtošanas darbi, kur mēs liekam infrastruktūru, liekam kaut ko iekšā. Un tā kā tas augstskolas attīstība notiek pēc plāna. Otra lieta, kas noteikti ir no augstskolas asinsrita, ir studenti. Studentu skaits mums ir pieaudzis apmēram par 5 daļu, kas ir arī ļoti daudz patiesībā, ņemot vērā, ka reģionā vidusskolu beidzēju skaits kritās par 10 un vairāk procentiem, mēs esam devuši pieaugumu, tas arī ļoti priecē mūs. Tā kā arī no tāda aspekta, tas, protams, un jo vairāk studenti, jo augstskola ir vieglāk izdzīvot, jo vieglāk veidot to visu, un tad arī tā mēs redzam, ka tīri kā sabiedrība uzsver no ārpus tos, ko mēs darām, kā mēs ir pozicionējam, ka tas ir pareizais ceļš. Kā jūs vērtējat jauno programmu rezultātus? Jā, tad par aitemus arī var teikt tas, ka mums, protams, izdevās, mēs to uzstādījām kā vienu augstskolas prioritātēm, jo tās mums pilnīgi jauna lieta, mēs veidojam kopīgu studiju programmu kopā ar vēl citām valstīm, bet principā ļoti labi, jo arī tur studenti ir nokomplektēti un ir pat maksas studenti, jo, ja teiksim tā, mēs skatāmies no augstākās izglītības biznesa, ja veido tādus jaunus, pilnīgi jaunus produktus, tad tas skaitās normāli, kādus pirmos 2-3 gadus, ja studenti ir ļoti maz. Un tāpat kā biznesā, kamēr jāpalaiž, kamēr cilvēki saprot, kas tas ir, ja, plus ir tas, ka viņi tā kā zināmā mērā pagaidām nedaudz dublēt pēc to programmu, kas mums ir maģistra līmenī arī turismu vadība, bet principā, tie rezultāti ir labi. Un tiešām mums ir studenti no ārvalstīm, no vairākām valstīm mums ir pieteikušies gan no Lietuvas, gan no Igaunijas un vēl no vairākām ārvalstīm, tā kā arī tie rezultāti ir labi. Jā. Vai šogad ir gaidāms kāds izmaiņas programmu sastāvā, saturā vai līdzīgi? Plānojuši mēs esam, jā, bet tas būs lielā mērā atkarīgs no tā, kā mūsu nākamajā gadā finansēs budžeta vietas izglītības un zinātnes ministrija. Mēs esam izstrādājuši vairāku gadu attīstības plānu, kā mēs kā augstskola redzam, kādas jaunas studiju programmas mēs vēlamies piedāvāt. Mēs redzam, kāds pieprasījums nāk no reģiona, no industrijas, no darba devējiem. Mēs to visu esam apkopojuši, sagatavojuši un nākamajā nedēļā iesniedzam izglītības zinātnes ministrijā un augstākā izglītības padomē. Un tad, protams, tas ir lielā mērā saistīts, jo tās ir ļoti dārgas arī programmas, tā, vai valsts izšķirsies, kaut ko finansēt, finansiāli atbalstīt, tad, protams, mēs šīs programmas vērsim vaļā. Viens no tiem virzieniem, pie kuriem mēs strādājam, tas, ka mums vēl vairāk stiprināt to koledžas līmeni, kas ir, tas ir sabiedrības zinātņu fakultātē tiek runāts par grāmatvedības programmu, koledžas līmenis, tas ir vietējiem uzņēmējiem ļoti nepieciešams, tieši biznesa pamata, kas ir īsā laikā, ko var cilvēki iegūt. Tas pats attiecās otra programma, kā par jaunu mēs runājam apspriešanu. Tas ir tāds zināms mekatronikas programmas turpinājums inženierzinātņu fakultātē. Tas ir jau bakalaura līmenī. Tur arī mums bija nesen sarunas ar Stiklašķiedri vēl vairākiem uzņēmumiem, kur viņiem tiešām vajag tādu augstāka līmeņa klases speciālistus. Un arī par to mēs, protams, ir sarunas. Jā.
Un tāpat, protams, mēs attīstīsim papildus arī virziens, kas koka ēku celtniecība. To mēs skatāmies iespējams nākotnē. Šobrīd mēs arī iesniedzam projektu uz Eiropas komisijas horizontu kopā ar Silau, kas ir Latvijas vadošais meža institūts. Tā kā mēs arī strādājam pie tā līmeņa attīstīt. Tas arī tieši tas, kas ir reģionu vērsts. Kā jūs vērtējat augstskolas starptautisko sadarbību? Jā, sadarbība. Mēs skatāmies tādā Latvijas augstākās izglītības tirgu kā viena no veiksmīgākajiem. Ja mūsu studenti, kas aizbrauc Erasmusā un citās apmaiņas programmās, vislielākais studentu īpatsvars, kas mācās. Šobrīd mēs aktīvi strādājam, lai vairāk arī brauc inženierzinātņi. Mēs varam, protams, loģiski saprotam, ka tīri psiholoģiski, mentāli tie cilvēki ir nedaudz savādāki, jā, un viņi tā kā varbūt nedaudz vairāk noslēgti un nav tik aktīvi uz ārā, bet mēs ļoti strādājam, lai būtu šīs arī prakses vietas, ne tikai apmaiņas, bet arī prakses vietas. Piemēram, stikla šķiedri mēs panācām jau tādu mutiskā līmenī, tādu vienošanos, ka prakses būs šobrīd, ja mūsu studenti aizbrauc uz Lielbritāniju uz viņu meitas uzņēmumu, viņi tagad būvē Amerikā uzņēmumu, arī tur mums būs prakses vietas, tā kā tas ir arī tas praktiskais līmenis, ja. Protams, ir vēl pasniedzēja sadarbība, un tur jāsaka godīgi, ka tur mēs varam, protams, piesaistīt ārvalsts pasniedzējus tikai gadījumos, ka tur ir kaut kādas arī fonda atbalsts, jo no savu budžetu mēs nevaram piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu, diemžēl, lai mums atbrauktu profesori no ārzemēm, bet tādā pašā laikā ļoti veiksmīgi mums bija no Amerikas, bija no Fulbright stipendija, pusgadu nodzīvoja pasniedzēji, kas bija ļoti labi, tā kā tie labie precedenti jau ir. Kuru valstu studentiem vai uz kuru pusi, teiksim, ir tās valstis, kuru studentiem mēs esam saistoši kā Vidzemes augstskola? Mēs definējam patiesībā abus virzienus. Tas, kā mēs esam definējuši, ka mēs mēģinām piedāvāt tomēr to kvalitāti, un kā mēs sakam, mums ir ļoti laba kvalitātes un cenas attiecība. Līdz ar to tā kvalitāte, ko mēs piedāvājam, ir par ļoti labu cenu. Un mēs sevi esam pozicionējuši uz to, mēs diezgan aktīvi strādājam arī austrumu virzienā, tā ir Kazahstāna, tā ir tāpat zināmā ar Uzbekistānu, tikko vēl nesen liela interesi bija atbraukuši arī no Azerbaidžānas cilvēki, kurus interesē un kur arī to novērtē. Tanī pašā laikā es varu teikt, ka arī rietumu virziens patiesībā ļoti veiksmīgs. Pagājušajā gadā mums bija franču grupa, un šogad franču augstskola tāpat ir izrādījusi interesi sadarboties. Un, lai mēs saprastu, ko mums vajag darīt vēl labāk un savādāk, arī mūsu pasniedzēji plāno tuvākajā laikā aizbraukt uz Franciju, tur tikties un saprast. Bet tur bija kaut kāda, protams, atgriezieniskā saikne, tomēr ir Francija, tā ir pavisam cita valsts, tā ir arī cita mentalitāte, arī cita veida studenti, līdz ar to mums jāsaprot, lai tā sadarbība vēl labāk. Katrā ziņā tā labā ziņa tā, ka viņi grib sadarboties arī turpmāk un to studentu sūtīt. Lai tas būtu vēl labāk, tad mums jāaizbrauc inženierzinātņu fakultātes pārstāvē aizbrauc uz turieni. Vai joprojām valsts līmenī ir aktuāls jautājums par reģionālo augstskolu nepieciešamību un programmām? Jā, es teiktu tā, ka vienu brīdi bija zināmas bažas pirms pāris gadiem, kad tā kā tika mēģināts tās augstskolas sadalīt tādās, un kas ļoti neapmierināja reģiona augstskolas, ka tas sadalījums bija tā, ka Rīgā mēs taisam to lielo zinātni, tās elitārās skolas, un reģiona tad tāda perifērija, un tad tur kaut ko koledžas līmenī, un tad jau gan jau viņiem to pietiks. Bet, es varu teikt, ka, paldies Dievam, ka tas ir atmests un tīri arī valsts politikas līmenī skaidri definēts, ka arī reģionos ir nepieciešams ļoti augsts līmeņa augstskolas, augsts līmeņa zinātne. Mums tikko 1. septembrī arī to apliecināja arī mūsu premjerministrs Laimdots Straujums. Tā arī pasakot, ka reģionos noteikti šīs augstskolas ir vajadzīgas, jo mums ir vajadzīga Latvija kopumā ļoti spēcīga. Un īpaši tādas augstskolas kā Vidzemes augstskola, kas sevi ļoti skaidri pozicionējas, cik viņi aktīvi sadarbojas ar darbdevējiem, kā viņi mēģina veikt šo zināšanu pārnes, pēc iespējas labāk uz darba tirgu, skatīties, kas darba tirgum nepieciešams. Tādas augstskolas loģiski ir vajadzīgas. Tā kā par šo vairs diskusijas nav. Jautājums, teiksim, vai programmām ir jābūt tieši konkrēti šim reģionam piemērotām, vai tās varbūt arī specifiskākas, teiksim, koka ēku celtniecība varbūt un līdzīgi? Koka ēkas celtniecība tā ir tāda specifiska reģiona programma, to ļoti daudz arī atzīst, un šobrīd tiešām interesi, teikšu tā, ka mums arī pietiekuši daudz maksas studenti pietiekušies uz šo programmu, ņemot vērā, ka Vidzeme, laikam 52% ir meži, tas ir vairāk nekā Latvijā vidē, tas ir skaidrs, ka šis virziens ir viens no prioritāriem, kas ir. Bet tādā pašā laikā mums vairs netiek pateikts tik ļoti izteikti, ka mums absolūti visam 100% jābūt ar ļoti tādu skaidru tikai Latvijas reģionu fokusu. Kaut vai tas ir mums vienlaicīgi, mēs saprotam, ka mums jāpiesaist ārvalsts studenti, bet arī tas ir jāsaprot, ka ne jau visi šie ārvalsts studenti paliks pēc tam Latvijā.
Jā, tad viņi atbrauks, iegūs zināšanas un brauks projām. Lielākā daļa, mēs vismaz tā ceram. Un līdz ar to mēs varam, mēs arī ne tikai varam, drīkstam, bet mums arī ir jāveido tas fokus plašāks. Un dažas šīs programmas, kuras mēs attīstam, kur mēs redzam, kur mēs esam starptautiski konkurētspējīgi, tad mēs droši varam kaut kādās nišās arī iet arī tā paplašināt. Bet tīri dabīgi tiešām ir izveidojis tas, ka mums sakrīt šīs programmas, lielā mērā sakrīt ar to, kas ir nepieciešams reģionam. Un vienu laiku bija, piemēram, tas diskusijas par to, vai mums ir vajadzīga mediju studijas, jā, vai nepieciešams, bet mēs redzam, ka attīstās Valmierā, teiksim, kas ir RTV, tāpat tās kāda ir portāla Valmierā, kādā veidā. Faktiski es teiktu, ka neviena cita ārpus Rīgas reģions nevar lepoties ar tādu mediju un tādas augstas kvalitātes mediju koncentrāciju, un tātad līdz ar to mēs arī rādam, ka arī šeit tomēr tas dod šo efektu, un arī tas ir nepieciešams. Jautājums jums kā vēsturniekam. Kādas vēstures mācības Latvijai būtu jāņem vērā šī brīža ģeopolitiskās situācijas kontekstā? Es to sadalīju tādos divos blokos. Varbūt tas pirmais ir tas, ka līdzīgas situācijas, protams, vēsturē ir bijušas, un pietiekoši bieži. Ir tā, ka ir kaut kādas konfliktu, kaut kādas interešu sadursmes kaut kādos reģionos, un tad jautājums, kas notiek tālāk. Ir bijušas reizes, kad pat pie saspīlētākas situācijas tiek risinājums atrasts, un līdz ar to nekāda karadarbība nesākās. Tāds pilns piemērs, ja kaut vai 60. gadi bija tāda Karibu krīze. Tie varas bija Amerikā, bija Kenedijs, un Krievijā, Padomju Savienībā bija Hruščovs. Un tad faktiski bija dažas stundas līdz atomkaram palikuši. Un tomēr toreiz tie valstu vadītāji spēja vienoties. Lai arī abām pusēm militāristi bija ļoti noskaņoti, ka ir jākaro un jāmet tās bumbas, ja? Bet patiesībā tā būtu visai zemeslodē katastrofa. Ja tas būtu noticis, tad mēs te visticamāk nesēdētu šobrīd un nerunātu. Tā kā tas ir 50 gadus atpakaļ. Tāpat laikā pie līdzīgām situācijām arī notikuši tādi smagāki globāli satricinājumi. Mēs kaut kā Pirmais pasaules karš iesākās ar tādu rīvēšanos, kad īsti nevarēja saprast. Ja pa Otro pasaules karu, tad tiešām tur jau tās valstis bija ļoti noskaņotas, tur bija skaidrs, ja, kad tur diezgan daudz valsts ar savām ambīcijām konkrēti mērķtiecīgi gāja uz ārēju agresiju, Otrais pasaules karš, tur, diemžēl, tā situācija bija tāda izveidojusies. Bet ir daudz, kad var izvairīties pietiekoši daudz. Kāda mūsu vēstures mācība ir tāda, ka tas, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO, bija absolūti pareizs solis. Un tas, ka mēs uz to gājam, un šobrīd es varu teikt, ka tie upuri, ko mēs nosacīt sakam, ko mēs esam upurējuši no suverenitātes, ka cilvēki ir aizbraukuši projām, es teiktu tā, ka tas tomēr bija to vērts, tāpēc, ka mēs tomēr atrodamies drošībā. Un kāda ir šī vēl vēstures mācība, ka mums, jo mēs dziļāk integrēsimies Eiropas Savienībā, jo mēs būsim drošāki. Jo skaidrs, ka vai Vācija, Francija, Lielbritānija vai Zviedrija, ja viņi redzēs, ka ir kaut kāda Latvija vai tāda pat kā Ukraina, tā ir viena attieksme, bet otra, ja viņi mūs sajūtīs kā daļu no sevis, ka viņi arī ļoti ieinteresēti tas, ka mēs esam šeit kopā, ka viņi uzņēmēji šeit ir, ka mēs ar viņiem sadarbojamies un ka tā ir daļa no Eiropas, ka tā ir daļa no viņiem, tā būs pavisam cita attieksme. Ja? Un tas ir skaidrs, ka šie notikumi parāda to, ka patiesībā mēs izsprukām no šādas pat situācijas, jo tā vide mums ļoti līdzīga. Patiesībā Ukrainai mums arī pietiekoši daudz cilvēku, teiksim, ka ir, kur nav pietiekoši lojāli mūsu valstī. Mēs redzam, kāds ir Krievijas ambīcijas. Tad šajā brīdī tas ir mūs nosargājis. Bet jautājums, kā tas būs tālāk, vai ar to būs pietiekami, es teiktu, ka nē, ka mums ir jāiet dziļāk iekšā šajā integrācijā. Bet, manuprāt, tas jau notiek. Paldies jums!